šo akciju gaidīja 20 gadus vismaz. Tā ir droši vien vēl vairāk patiesībā, jo mans skolotājs, mākslinieks skolā bija geogrāfs un Roberts Ličs, un viņš ļoti rūpīgi un izmeklēti veidoja skolnieku ekskursijas, kuras ir šobrīd, man liekas, viens no tādiem ļoti labiem resursiem, kur varētu attīstīt turismu tieši sākot ar skolām. Un kopš tā laika man ārkārtīgi svarīgi ir licējus apceļot Latviju. Es esmu bijis no Kolkas līdz Papei, no Gārsenes līdz Marsalacei, no Pasienas līdz Zilupei. Dažkārt ir nobraukts līdz 600 km dienā. Un arī darbs man tāds ir, ka es bieži apmeklēju visā Latvijā savus kolēģus bibliotekās. Līdz ar to es redzu, cik Latvija ir ārkārtīgi interesanta, daudzveidīga un man liekas, ka jāmaina daudz stereotipu no tādiem objektiem, kas varbūt ir ļoti populāri. Tas ir tikai daži mērķi, bieži vien cilvēkiem Sigulda un vēl dažas vietas. Katrā novadā ir milzīgi interesants vērtības. Gan baznīcas, gan pilis, gan dažādi cilvēku likteņi. Ļoti daudz izcilu latviešu ir dzimuši visā Latvijā un visās vietās, un ar to viss ir saistīts. Interesants stāsts, un šobrīd novados ļoti daudz domā par šiem stāstiem, un novada cilvēki ļoti rūpējās. Ir brīnišķīgas takas, par kurām var staigāt, un ļoti daudzās vietās ir jaunumi, atklājumi, kurus gatavi cilvēki uz vietas rādīt un stāstīt. Un vienkārši, man liekas, pats galvenais ir kāds saskatīt šajā mazajā, it kā necelajā saskatīt to ļoti interesantu un to vērtīgo, un to es no visas sirds novēlu.